Sveicināti skatītāji! Šoreiz raidījumā stāstīsim, ka Valmieras novadā attīsta industriālo infrastruktūru. Tāpat arī aizvadīta reģionālā diskusija metāla apstrādes un mašīnbūves nozares jomās. Tāpat stāstīsim arī, ka Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā ir pieejama anketa saulaicīgai slimnīcas apmeklējuma nepieciešamības izvērtēšanai. Bet Burtniekos lieldienu noskaņās ar iedzīvotāju iniciatīvu ir tapuši koši svētku rotājumi. Līdz ar pavasari ir sākušies arī ielu un ceļu būvniecības darbi, un Valmieras novadā šo sezonu ir plānots realizēt arī 4 ievērojumus projektus, kas padarīs novada teritoriju arvien ērtāku un arī modernāku, lai arī varētu doties kādā izbraucienā ar velosipēdiem. Valmieras novadā šosezon iecerēts realizēt 4 vērienīgus industriālās infrastruktūras projektus par kopējo summu 6 miljonu eiro. Pašvaldības mērķis ir nodrošināt uzņēmējiem nepieciešamos pievedceļus un inženiertīklus, lai veicinātu jaunu darba vietu rašanos, vienlaikus atslogojot apdzīvotas vietas no smagā transporta plūsmas. Tie uzņēmēji gatavi ir investēt savās teritorijās un veidot jaunas darba vietas, tad arī pašvaldībai ir jālīdzdarbojas, kad nodrošinot šo te publisko infrastruktūru, lai līdz tiem konkrētiem arī ražošanas objektiem varētu gan nokļūt, gan arī kaut kādā mērogā varbūt kaut kur atvieglotu pieeju šiem objektiem, netraucējot vai pilsētai vai ciemam, iedzīvotājiem konkrētā vietā, tad neapgrūtinot viņus ar smagā transporta kustību. Valmieras industriālā parka būvniecība noslēdzās pērnā gada nogalē, taču šopavasar ir sākušies tam nepieciešamo pievedceļu izbūves darbi. Ceļa būves mašīnas jau aktīvi strādā uz ceļa posmu tieši blakus industriālajam parkam. Šeit iecerēta pilnīga pārbūve nedaudz vairāk kā 2 kilometru garumā līdz pat Kauguru ciematam. Paralēli tiks būvēts arī apgaismots gājēju veloceliņš, un vienā posmā zem veloceliņa, tuvāk Kauguriem, Valmieras ūdens veiks komunikāciju iebūvi tādējādi, gan ūdensvads, gan kanalizācija tiks no industriālā parka aizvilkt līdz pašam Kauguru ciemam, uzlabojot situāciju ar komunikācijām tur. Būvnieki arī sākuši darbu, lai izbūvētu vairāk nekā 2 kilometrus garu apgaismotu veloceliņu, pa kuru no Valmieras ērti varēs nokļūt līdz industriālajam parkam. Veloceliņš atradīsies lielajā, platajā zaļajā zonā, tā kā pa vidu. Tur plānots, ka darbus reāli sāks šonedēļ. Ir domāts, lai darbinieki no pilsētas varētu atbraukt arī ar velo, un vienlaicīgi šis jaunais celiņš savienosies ar to, ko Latvijas valsts ceļi pagājuši, kad izbūvēja no Cēmpielas līdz Mūrmuižai, tad arī pieslēgsies šim veloceliņu tīklam. Tikmēr pilsētas teritorijā aktīvu būvniecības darbi sākušies aptuveni 200 metrus garā Zāļu ielas posmā, kas savienos Valmieras rūpniecības un eksporta parku ar dienvidu maģistrāli. Šis posms ir ļoti nozīmīgs šajā teritorijā esošajiem uzņēmējiem. Šeit būs apakšzemes komunikācijas, nodrošinot pieslēguma iespējas arī blakus esošajiem komersantiem. Būs arī piekļuvi visiem komersantiem, jo te savulaik sadalot šo zemes vienību vairākās mazākās bija komersanti, kas bija palikuši bez piekļuvas no ielas, un tad viņi tur izmantoja citas teritorijas, lai piekļūtu. Tagad viņi īstenībā ļoti gaidīja šo piekļuvi. Savukārt pie Valmieras dzelzceļa stacijas drīzumā iecerēts pabeigt Pleskavas ielas posmu izbūvi, izveidojot modernu savienojumu no dzelzceļa stacijas līdz pilsētas robežai. Bija diezgan liels posms, kur arī pilnīgi jauna iela tika būvēta, kur agrāk iela nav bijusi tieši tajā vietā. Ir izbūvētas lielākā daļa arī apakšzemes komunikācijas, nav kaut kādi pievadi vēl, bet maģistrāls tur ir lielā apjomā jau izbūvētas. Arī Zilākalnā sākušies aktīvi ceļu būves darbi. Šeit top jauna rūpniecības iela. Tās mērķis ir atslogot ciemata centru no smagā transporta, kas dodas uz Kūdras pārstrādes rūpnīcu. Tāpat pa to būs iespējams ērti nokļūt pie daudz iecienītā turisma objekta Sliežu velosipēdiem. Iela savienos valsts autoceļu ar Kūdras pārstrādes rūpnīcu, kas ir un vienlaicīgi arī kalpos kā šī ciemata norobežojošā iela. Paredzēts, ka ielā būs komunikācijas, ūdensvads tika izbūvēts jau rudenī, un plānots, ka šonadēļ arī atsāksies darbi, konstruktīvo kārtu liks un lēnām tad arī būvēs un veidos ielu līdz galam. Lielākā daļa līdzekļu industriālo ielu izbūvē ir piesaistīta no Eiropas Savienības fondiem, kā arī valsts budžeta. Papildus tām novada pašvaldība plāno piesaistīt finansējumu 1,2 miljonu apmērā arī tranzīta ielu sakārtošanai Strenčos, Masalacā un Rūjienā.
Šobrīd šie visi arī projekti, kas visi ir saistīti ar ekonomiskām aktivitātēm. Ja, mums diezgan bieži arī prasa par to, ka kur dzīvojamie kvartāli, ja, tad šeit tas ir tikai tīri pašvaldības budžets, ja, jo ir jāveicina ekonomiskā darbība un viennozīmīgi. Tā ir šī brīža galvenā prioritāte, lai mēs vairāk nopelnītu, lai varētu vairāk atļauties kaut ko darīt. Ja. Industriālo ielu izbūve būvniekiem Valmieras novadā ir jāpabeidz jau šovasar, lai, piemēram, rudenī industriālajā parkā darbu varētu sākt pirmie nomnieki. Valmieras tehnikumā aizvadīta diskusija mašīnu būves un metāla apstrādes nozarēs, jo, kā zināms, joprojām lielākā problēma ir darba roku trūkums. Kā risināt šo, tad stāstīsim nākamajā sižetā. Mašīnu būves un metāla apstrādes rūpniecības asociācijas vadītājs uzsver, ka situācija ar darba spēku pieejamību nozarē ir aktuāla jau gadiem. Kvalificētu darbinieku trūkums bieži ir šķērslis numur 1, domājot par attīstību. Vienkārši roku darbu arvien biežāk var aizstāt investējot robotizācijā, taču uzņēmumiem vajag arī augstāka līmeņa speciālistus. Pat solījumu par labu atalgojumu jauniešus nevienmēr motivē, jo daudzus biedē sarežģītās eksaktās zinātnes. Šajā nozarē mašīnu būvu metāla apstrādi mēs rēķinām kaut kur ap 23 000. Tātad tas skaitlis diži nemainās, jo vienkārši tā demogrāfija tāda, kad cilvēku trūkst, viņi fiziski trūkst, nav jau kur viņus dabūt. Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša uzsver nepieciešamību pēc valsts līmeņa strateģiskas plānošanas, cik daudz izglītojumie nonāk profesionālajās izglītības iestādēs, cik apmeklē vispārējās izglītības iestādes. Ja tas nenotiks, krīze kvalificēta darba spēka pieejamībā turpinās augt. Pie patreizējām tendencēm, ja mēs strateģiski neplānosim izglītības politikas plānotāju līmenī, iespējams budžeta vietu sadalījumu profesionālās izglītības iestādes un vispārējās, vai neieviesīsim spēcīgu atbalsta sistēmu tieši profesijas apguvēja pēc pamatizglītības ieguvas. Tad, ja turpināsies tendence, kas ir patreiz, tad izaicinājums mums visiem kopīgs būs vēl lielāks. Attīstot mācību programmas, Valmieras tehnikums aizvien cenšas atsaukties darba tirgus pieprasījumam, pozicionējot sevi kā vienu no vadošajām mehatronikas izglītības iestādēm. Taču, kā norāda nozarē strādājošs uzņēmējs Alvis Sokolovs, tiklīdz ir vajadzība atrast darbinieku, tā ir teju vai neiespējamā misija. Mēs izlīdzamies paši. Mums nav citu variantu. Mēs apmācam darbiniekus paši. Mums ir aizpagājušajā gadā atnāca cilvēki no pilnīgi citas nozares, bez izglītības. Mēs viņus 2 gadu laikā apmācījām un ļoti veiksmīgi ir iekļaujušies. Arī uzņēmējs mudina valsts līmenī pārskatīt atbalstu profesionālajai izglītībai un it īpaši jau tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs. Sokolovs arī uzsver sekmīgu sadarbību ar pašvaldību, kurā novērtē uzņēmēju darbu. Valmieras novada mērķis ir attīstīt infrastruktūru, mājokļus un rūpēties par izglītību, lai vietējiem uzņēmējiem nodrošinātu vajadzīgo darba spēku. Mēs attīstot šos industriālās teritorijas, mēs redzam, kādi uzņēmumi, kādas specializācijas uzņēmumi ienāk Valmieras novadā. Un līdz ar to arī tad mūsu pienākums ir savukārt reaģēt ar izglītības programmām, strādāt kopā gan ar tehnikumu, gan ar augstskolu, lai mēs arī spētu šādus speciālistus sagatavot šeit pat uz vietas. Šeit jāpiemina, ka Valmieras novada pašvaldība kopā ar Valmieras tehnikumu un militārās ražošanas uzņēmumiem nākotnē plāno attīstīt jaunu profesionālās izglītības virzienu, kurā sagatavotu speciālistus militārās tehnikas remontiem, uzturēšanai un dronu vadībai. Lai tas notiktu, arī šeit būtisks ir nozars un valsts atbalsts. Bet nu dosimies tādā pavasarīgā pārtraukumā. Bet palieciet ar mums, jo stāstīsim par jaunizveidoto anketu, kas pieejama arī Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā, un arī par to, kā būtniekos gatavojās lieldienām. Ar ko šiem rotājumiem? Strenču psihoneiroloģiskajā slimnīcā ir jaunizveidota anketa, kur cilvēki var ērti un efektīvi pieteikties, ja ir nepieciešama palīdzība. Kādus vēl ieguvumus šī anketa sniedz gan pacientiem, gan arī ārstniecības personām, stāstīsim nākamajā sižetā.
Lai uzlabotu psihiskās veselības aprūpes pieejamību un nodrošinātu saulaicīgāku palīdzību cilvēkiem akūtos psihiatriskos stāvokļos, no 6. janvāra ieviests jauns digitāls rīks – palīdzības anketa. Šī anketa ir radusies tādā kā izmisuma rezultātā, jo līdz šim visi pacienti ar psihiatriskiem simptomiem, sūdzībām tika pierakstīti vienā lielā garā rindā. Līdz ar to arī tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir akūtāka nepieciešamība tikt pie psihiatra, viņi tāpat gaida vienā kopējā rindā. Un šī anketa sniedz iespēju cilvēkam viņu aizpildot, atbildēt uz dažādiem jautājumiem, aprakstīt to, cik tie simptomi viņam varbūt ir smagi un traucējoši. Un šie cilvēki tiek pēc tās nepieciešamības, pēc prioritātes, kādā viņam būtu jātiek pie psihiatra, tiek pierakstīti. Pēc anketas aizpildīšanas ar personu sazinās apmācīta māsa, lai precizētu sniegto informāciju un izvērtētu nepieciešamību pēc vizītes, lai nodrošinātu atbilstošu, saulaicīgu turpmāko palīdzību. Tā arī veidojas un darbojas šī triāžas sistēma. Palīdzības anketa ir tiešsaistes rīks, ko persona var aizpildīt attālināti sev ērtā laikā. Tā ir veidota kā dinamisks jautājumu kopums. Tie tiek pielāgoti lietotāja sniegtajām atbildēm, ļaujot īsā laikā apkopot būtisku informāciju par pašsajūtu, simptomiem un iespējamiem riskiem. Iedzīvotājiem tas ir svarīgi, jo tātad cilvēki, kuriem ir akūtāka nepieciešamība, kuriem ir šīs sūdzības smagākas, ilgāk šī neārstētā slimība vai nepieciešamība, viņi var tikt pie speciālista ātrāk. Un arī mums tas ir svarīgi, jo mēs varam kvalitatīvāk palīdzību sniegt un šādā veidā var samazināt šo gan nepieciešamību pēc stacionēšanas, ja tā palīdzība tiek sniegta laicīgāk. Ir pārāk maz psihiatru. Tāpēc tā pieejamība pie psihiatra bieži vien ir jāgaida tiešām ilgās garās rindās. Līdz ar to, tas arī ir tā ir īstenībā galvenā problēma vispār Latvijas medicīnā. Ne tikai psihiatrijā, tas ir arī vispārēji medicīnā. Līdz ar to šī triāžu sistēma ir kā tāds viens no risinājumiem šai problēmai. Jo tie cilvēku resursi ir tik, cik ir, viņus tā vienkārši vairāk nevar dabūt. Jāuzsver, ka palīdzības anketa neaizstāja ārstu. Tā ir atbalsta rīks, kas palīdz sākotnēji izvērtēt situāciju. Gala lēmumu par diagnozi un ārstēšanu vienmēr pieņem ārstniecības persona. Savukārt pacients pēc anketas izpildīšanas saņem atgriezenisko saiti ar ieteikumiem par turpmāko rīcību. Pašlaik šī anketa darbojas jau kopš 6. janvāra un būs pieejama arī līdz marta beigām, bet pēc tam sekojot līdz informācijai arī slimnīcas sociālajos tīklos. Pagaidām tas ir pilotprojekts, bet mēs tad gaidām arī atbildi no Nacionālā veselības dienesta par turpmāko finansējumu. Anketa ir pieejama Strenču slimnīcas un arī citu psihoneiroloģisko slimnīcu mājaslapās un ir pietiekami vienkārši lietojama. Līdz šīm anketu ir aizpildījuši aptuveni 125 cilvēki, anketu pabeiguši aptuveni 70 cilvēki un pie psihiatra tad līdz vizītei tiešām nonākuši 29 cilvēki. Lielākā daļa tad ir sadalījums aptuveni vienādīgi starp 2 nedēļu laikā, tad 2-4 nedēļu laikā, 1 līdz 3 mēnešu laikā, bet ir arī cilvēki, kuri ir tikuši neatliekamā kārtā 24 stundu laikā, smagākos gadījumos. Šī anketa ir būtiska gan mūsu novada iedzīvotājiem, gan arī vispār Latvijas iedzīvotājiem, jo šādā veidā var prioritizēt un sakārtot nedaudz šo rindas sistēmu, nosakot, kuram pacientam, kuram cilvēkam šī palīdzība ir nepieciešama visakūtāk un vissteidzamāk. Anketa palīdz gan pašiem apzināt savas vajadzības, gan ārstniecības personām operatīvāk izvērtēt situāciju. Tas ir nozīmīgs solis ceļā uz pieejamāku, mērķtiecīgāku un saulaicīgāku psihiskās veselības aprūpi. Taču katri svētki mums ir jāgaida ar prieku. Tā dara arī Burtniekos, kur ar vietējo iedzīvotāju iniciatīvu ir tapuši jauni, koši svētku rotājumi. Kādi tie ir un kā līdz tiem nonāca paši iedzīvotāji, stāstīsim nākamajā stāstā.
Gatavošanās svētkiem ir nenoliedzami svarīgs darbs. Katra novada vieta pie tā rūpīgi piedomā. Tā ir iespēja kopā radīt, dalīties un iepriecināt citus. Šogad Burtniekos tapusi pavisam pavasarīga, lieldienām raksturīga āra instalācija, kuras idejas radīšanā galvas kopā likuši gan apvienības pārvalde, gan vietējie iedzīvotāji. Es arī esmu ļoti priecīga un gandarīta par to, ka komanda ir brīnišķīgi nostrādājusi. Šogad viņiem bija īpašs uzdevums par minimāliem līdzekļiem panākt maksimālu efektu, un te mēs redzam, ka tas ir īstenojies. Ir brīnišķīga sadarbība ar vietēju iedzīvotāju, kuram ir ļoti daudz desmitu gadu pieredze dažādu noformējumu veidošanā arī citās iestādēs, kas te Burtniekos ir bijušas. Un, mēs redzam tādu īstu mākslu, un jūs redzat arī zilās vizbulītes, kas pagājuši gadu tāds bija Valmierā. Tad arī liels paldies kolēģiem no Valmieras, ka arī mums bija iespēja tādas veidot. Paldies jauniešu centram, kas arī iesaistījās. Tā kā, te tiešām ir pielikuši roku, var teikt, visi burtniecieši, gan visi iestādes, gan iedzīvotāji, gan, protams, pārvaldes darbinieki. Bet košās olas un zaķus it kā tie būtu izkāpuši no grāmatas, darinājis vietējais mākslinieks Česlavs Daļeckis. Lai gan ideju bija daudz, ko un kā darīt, tieši vietējie zināja, ka viņš būs īstais, kurš šo visu spēs realizēt. Tad es ar darbiniekiem brīvāks brīdī, kad bija, tad sēdējām, tad domājām, ko varētu vēl uztaisīt, kurš mums vēlēt tādu, piemēram, uzzīmēt kaut ko vai izgriezt un tālāk, jo mēs tur varētu kaut ko piesaistīt jauniešus vai vēl kaut ko. Bet beigās vietējie iedzīvotāji, tie paši strādnieki saka, mums tak ir viens burtnieks, kurš tepat uz vietas ir, un patiešām mēs viņu pieaicinājām, izstāstīt to domu, kad mēs gribam zaķus, kad gribam olas. Viņi saka, nav problēmas, tik sagādājiet materiāls, un tad rezultātā mēs redzam šeit, kāds ir rezultāts. Cik ilgi tas viss tapa? Nē, nav tik ilgi tur. Laikam visi pa stundam, kad kā skaitīt stundu, kāda 4 dienas bija, bet savādāk sanāk, kad nedēļu. Bet pašam taču arī rezultāts patīk. Nē, man patīk, ka bērni būs. Kā es redzēšu, ka tur bērni būs, tā man patīk. Svētku rotājuma mākslinieks gan stāsta, ka zīmēt mācījies nav nekur un sen nebija neko veidojis, pat otas bija pazaudētas. Tomēr viņam liels prieks, ka tieši viņu izraudzījās šim uzdevumam un sola, ka nākamajās lieldienās rotājumiem pievienosies vēl kas. Vajag, vēl 3 zaķi vajag. Būs. Turklāt pārvalde vienmēr ir atvērta visiem radošajiem iedzīvotājiem un viņu idejām, lai radītu svētku sajūtu savās mājās. Protams, ja ir kādam idejas nākamajam gadam, vēl kādam dzīvniekam vai kam citam, kā šo te skaisto objektu papildināt, laipni gaidīt. Un uz visiem svētkiem, ne tikai lieldienā. Protams, jā, mums jau ir idejas. Mēs jau te aizkadrā parunājām, ka noteikti mūsu mākslinieku Česlavu aicināsim kaut ko radīt arī varbūt Ziemassvētkiem, kādu fotostūrīt, lai nav tikai eglīti, lai ir vēl kaut kas, iespējams arī uz Jāņiem kaut kas taps. Šobrīd Burtnieki ir īstais brīdis, lai baudītu dabu un pavasari. Pie reizes apciemotu zaķus, nobildētos un vienkārši izbaudītu to, kas tapis ar vietējo iedzīvotāju un pārvaldes kopīgu darbu. Bet pirms steidzam pavasara darbos vēl dažas ziņas īsumā. Ar dzīves kvalitāti savā pilsētā visapvieninātāko iedzīvotāju īpatsvars, jeb 99,5%, ir Valmierā, noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldes 2025. gada veiktajā aptaujā par dzīves kvalitāti 9 pilsētās, izņemot Rīgu. Pilsēta iedzīvotāju vērtējumā Valmiera ir draudzīgākā pilsēta ģimenēm ar maziem bērniem, kā arī augsts vērtējums ir tam, cik droši savā pilsētā jūtas valmierieši. 77,7% aptaujāto atzina, ka jūtas droši staigājot vienatnē naktī pa Valmieras ielām, un te ir visi. 98% Valmierā atzīst, ka šī pilsēta ir draudzīga vecāka gada gājuma iedzīvotājiem. Taču Valmieras novada pašvaldība uzsāk arī jauna projekta īstenošanu – Valmieras pils viesu istabas izveide. Projekta ietvaros paredzēta Valmieras pilsdrupu dienvidu austrumu un dienvidu rietumu mūru konservācija, lai novērstu to drupšanu un bīstamību teritorijas apmeklētājiem, kā arī plānots izveidot jaunu ārtelpas labiekārtojumu, universāla pielietojuma brīvdabas terasi, estrādi. Šogad pašvaldība paredzējusi veikt pilsdrupu mūru konservāciju, bet nākošgad īstenos jaunās terases estrādes būvniecību. Vēl gatavojoties jaunajai lauksaimniecības sezonai, SIAZAO atgādina par iespēju bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu pārstrādei un rīko akciju Tīra sēta, laba sēta.
Bet ar jauniem stāstiem mēs tiekamies jau nākamnedēļ. Uz tikšanos Valmieras novadā!